Filmas var atstāt dažādu ietekmi uz skatītāju noskaņojumu, atkarībā no tā, kāda žanra filmu viņi skatās. Piemēram, dažās komēdijās ir skumji elementi, savukārt dažās šausmu filmās ir komiski brīži. Taču dažas filmas paliek mūsu atmiņā ilgāk nekā citas, pateicoties dažām satraucošām detaļām, ko tās satur, īpaši, ja tās balstītas uz patiesiem notikumiem. 10. vietā. 2007. gada filma Zodiaks, ko režisējis Davids Finčers, stāsta par beidīgi slaveno Zodiaka sēriju veida slepkavu, kurš spēja izvairīties no likuma varas gadu desmitiem, pēc tam, kad 1968. gada 20. decembrī tika izdarīts pirmais no viņa zināmajiem noziegumiem. Turpmākajos gados viņš izdarīja vēl daudz līdzīgu noziegumu. Lai gan filma apskata šos noziegumus, tā vairāk koncentrējās uz dīvainajām piezīmēm un šifriem, kurus vainīgais sūtīja medijiem, kā arī uz centieniem tos atšifrēt. Kad pirmais šifrs nonāk San Francisco Chronicle redakcijā, jauns darbinieks, karikatūrists, pavada stundas cenšoties to atšifrēt, bet galu galā ir spiests atzīt sakāvi. Filmai turpinoties, viņš dara visu iespējamo, lai panāktu progresu lietā, klausoties izmeklētāju sarunas, meklējot jaunus pierādījumus un pat nelikumīgi apskatot policijas savāktos pierādījumus. Galu galā lieta nonāk strupceļā, jo netiek atrastas nekādas jaunas norādes, taču pat tad viņš turpina būt apsēsts ar šiem noziegumiem. Galu galā viņa sieva vairs to nespēja izturēt. Viņa aiziet no viņu mājas, paņemot līdzi viņa bērnus. Tikmēr abi galvenie izmeklētāji klauvē pie durvīm, pārskata savāktos pierādījumus un intervē cilvēkus, kuri viņuprāt varētu būt saistīti ar noziegumiem. Lietai virzoties uz priekšu, skatītāji var sekot līdzi notikumiem, jo Finčs nolēma ekrāna apakšā norādīt katra notikuma datumus. Tas skaidri parāda, cik ilgi Zodiaka slepkava spēja izvairīties no policijas, neskatoties uz viņu pūlēm viņu identificēt. Kad filma beidzas, skatītāji paliek pārdomās par to, ka Zodiaka slepkava nekad nav ticis notverts, un iespējams joprojām ir aktīvs arī šodien, lai gan daudz cilvēki uzskata, ka viņš visticamāk jau ir miris. Tas ir tāpēc, ka vēstules, kas tika sūtītas medijiem, apstājās 70. gados, un lietas, kas tika piedāvātas viņam, San Francisco policijas departaments ir atzinis par neaktīvām. Izmeklēšana tika atsākta 2008. gadā, un lietā iesaistījās arī FIB, cerot atrast papildu pavadienus, kas varētu novest pie vainīgā, taču tas tā arī nenotika. Ņemot vērā liecinieku aprakstus, ko policijai sniedza aculiecinieki, 1960. gados, kuros tika norādīts, ka viņam bija no 35 līdz 45 gadiem, Zodiaka slepkavam šodien būtu vismaz 90 gadi, un tāpēc tagad tiek uzskatīts, ka viņš vairs nav dzīvs. Galvenais aizdomās turamais Arthurs Lejs Allens nomira 1992. gadā, taču viņš nebija vienīgais, kurš tika turēts aizdomās. Vīrietis vārdā Garijs Francis arī kādu laiku tika uzskatīts par aizdomās turamo, taču lielākā daļa izmeklētāju uzskata, ka viņam ar šiem noziegumiem nav nekāda sakara. Ja vainīgais tiešām ir miris, pastāv ļoti maza iespēja, ka viņa noziegumi jebkad tiks atklāti, taču viņa lieta joprojām ir atvērta un tiek izmeklēta arī šodien. 9. vietā. Argo ir kritiķu atzinīgi novērtēta politiskā drāma, kuru režisēja Bens Afflecks, kurš arī atveido galveno lomu. Filma tika izlaista 2012. gadā, un sākotnēji tā tika slavēta kā meistardarbs, pateicoties detalizētajam CIP misijas atainojumam, kuras laikā tika glābti 6 diplomāti, kas slēpās Teherānā Irānas ķīlnieku krīzes laikā. Taču drīz vien kļuva zināms, ka Afflecks ir ievērojami brīvi izturējies pret sižetu, un liela daļa filmas ir vēsturiski neprecīza. Medijos šo operāciju dēvēja par Kanādas avantūru, jo šīs valsts valdībai bija liela loma notikumos, kas risinājās. Tas viss sākās Irānas Islāma revolūcijas sākumā 1979. gadā. Kad tas notika, Irānas šahs Mohammeds Reza Pahlavi, kurš bija baudījis ASV valdības atbalstu, nolēma bēgt, lai glābtu savu dzīvību. Redzot to kā iespēju, imāma līnijas musulmaņu studentu sekotāji nolēma iebrukt ASV vēstniecībā Teherānā, un 10 diplomāti tika sagrābti par ķīlniekiem, pieprasot, lai šahs tiktu atvests atpakaļ uz valsti, lai stātos tiesas priekšā. Viņa noskaņojumu drīz vien pārņēma arī jaunā Irānas valdība. Taču 6 diplomātiem izdevās izbēgt. Tie bija Roberts Anders, Kura Embry Liaka, Marks Liaks, Josephs Staffords, Ketlīna Stafforda un Lee Schatz. Viņi meklēja patvērumu pie Kanādas valdības un tika patvērti pie 2 Kanādas diplomātiem, Kena Taylora un Džona Shirdona. Viņi stāstīja, ka redzējuši, kā Irānas studenti kāpj pāri vēstniecības sienai, taču viņi strādāja atsevišķā ēkā un spēja nemanīti aizslīdēt prom.
Diviem no grupas tika pateikts doties uz Lielbritānijas vēstniecību, bet cita grupa, kas bija nolēmusi iet citu ceļu, tika ātri atrasta un atgriezta konsulātā. Kad pirmā grupa tuvojās Lielbritānijas vēstniecībai, viņi saprata, ka ārpusē ir sapulcējies liels skaits protestētāju. Viņi atradās tieši starp grupu un vēstniecību, tāpēc Anders viņiem teica doties uz viņa māju, kas atradās netālu. Nākamās 6 dienas grupa nakšņoja vienā mājā, pirms pārcēlās uz citu, cerot izvairīties no saviem vajātājiem. Pēc tam Anders sazinājās ar Sheardonu, kurš strādāja par imigrācijas darbinieku, un visai grupai tika pateikts pārcelties uz viņa māju. 5 diplomāti tur ieradās 10. novembrī, un viņus sagaidīja Kanādas vēstnieks Kens Taylors. 2 no grupas locekļiem tika aizvesti uz Taylora māju, kamēr pārējie 3 palika pie Sheardona. 27. novembrī pie viņiem pievienojās Lee Schatz, kuru bija uzņēmuši Zviedrijas vēstniecībā, kur viņš gulēja uz grīdas. Nākamajās pāris nedēļās diplomāti turējās nepamanīti, un 1980. gada 27. janvāra rītā viņi devās uz Maribadas starptautisko lidostu. Viņam izdevās iziet cauri drošības pārbaudei un iekāpt lidmašīnā uz Cīrihi, Šveicē, pirms viņi beidzot devās mājup. Lielākajai daļai cilvēku ir iebildumi pret Afflecka šo notikumu versijas pēdējām aptuveni 20 minūtēm. Notikumi, kas saistīti ar diplomātu beigšanu, tiek uzskatīti par pārlieku dramatizētiem, taču pat Irānas skatītāji ir izteikuši iebildumus pret šo filmu. Viņi uzskata, ka parādītie Irānas tēli ir attēloti kā pilnīgi vienpusēji un atstumti malā, it kā viņiem nebūtu nekādas lomas īstajos notikumos. Viņi piebilda, ka tēli tika attēloti kā necivilizēti un dusmīgi. Turklāt Kanādas iesaiste filmā lielā mērā ir aizmirsta, un priekšplānā izvirzās ASV valdība kopā ar CIP. 8. vietā. Rush ir 2013. gada biogrāfiska sporta filma, kas koncentrējās uz intensīvo sacensību starp 2 Formula 1 braucējiem, britu Jamesu Huntu un austriešu Niki Laudu. Šī sacensība sasniedza kulmināciju 1976. gada sezonā, un F1 fani ar nepacietību gaidīja, kā tā attīstīsies. Taču pēc cilvēku domām, kuri bija tuvu abiem braucējiem, Rona Hovarda filmas notikumi tika pārspīlēti filmas vajadzībām, un daudzi palika neapmierināti, jo uzskatīja, ka tas met ēnu uz vienu no sporta ikoniskākajām sacensībām. 1975. un 1977. gadā pasaules čempiona tituls ieguva Lauda, bet 1976. gada pasaules braucēju čempionātā uzvarēja Hunts. Tajā laikā Lauda brauca ar Ferrari, bet Hunts pārstāvēja McLaren komandu. Tajā pašā gadā Lauda piedzīvoja ļoti biedējošu avāriju lietainos apstākļos Nürburgringas trasē, kas viņam radīja bažas. Viņš ierosināja sacīkstes atlikt, taču viņa lūgumi netika uzklausīti, un izbraucot līkumu, viena no viņa automašīnas vadības svirām salūza. Tas izraisīja automašīnas frontālu sadursmi ar uzbērumu, pēc kā tā aizdegās. Viņa no automašīnas palīdzēja izvilkt cits braucējs, un viņš zaudēja 6 F1 sezonas nedēļas, taču pilnībā atveseļojās. Pēc tam Hunta un Laudas sacensība tikai pastiprinājās. Savā pirmajā sacīkstē pēc atgriešanās viņš Itālijas Grand Prix izcīnīja 4. vietu, kamēr Hunts nefinišēja. Līdz tā gada oktobrim abus šķīra tikai 8 punkti, un, kad sezona beidzās, Hunts bija uzvarējis tikai ar 1 punkta pārsvaru. Pretēji populāriem uzskatām, daļai pateicoties filmai, Lauda un Hunts bija labi draugi, un tādi palika arī pēc šīs ikoniskās sadursmes. Tāpēc daudzi cilvēki ir norādījuši uz pretrunām, kas atrodams filmā. Filmā sacensība tiek attēlota jau kopš abu braucēju dienām Formulā 3. Taču patiesībā viņi nekad nesacenšas viens pret otru šajā kategorijā. Šo kļūdu ir viegli aizmirst, ņemot vērā, ka ne visi saprot dažādās pastāvošās kategorijas, taču režisoram vajadzētu to zināt labāk. Tad ir aina, kurā Hunts uzbrūk un piekauž žurnālistu, kas pēc viņam tuvo cilvēku teiktā nekad nav noticis. Viņš bija pazīstams ar savu karstasinību un nebaidījās lietot spēku, taču šī aina ir pilnībā izdomāta. Citā ainā abi sacensī redzami spiežam viens otram roku un noliekot malā savas domstarpības. Bet, tā kā viņi bija labi draugi, tas nebija nepieciešams, un tiek uzskatīts, ka šī aina tika iekļauta tikai, lai radītu noslēgumu sajūtu filmai. Numur 7. Alfreds Hitchcocks vienmēr tiks uzskatīts par vienu no ikoniskākajiem šausmu filmu režisoriem visos laikos. Viņš ir atbildīgs par slavenajām filmām Psiho un Aizmugurējais loks, kuras tagad tiek uzskatītas par klasiku un ir vienas no labākajām šī žanra filmām. Viņa filmas kļuva pazīstamas ar satraucošo atmosfēru un neparastajiem sižetiem, un viena no visdīvainākajām bija Putni.
Tā tika izlaista 1963. gadā un stāsta par bagāta sabiedrības dāmu vārdā Melānija, kura iemīlas advokātā vārdā Mitch. Viņa dodas uz Bodega Līcī, lai satiktu viņu, taču tad sāk notikt dīvaini notikumi. Putni šajā apkaimē pēkšņi sāk uzbrukt pilsētas iedzīvotājiem, šķietami bez jebkāda iemesla. Un filmai attīstoties, arvien vairāk putnu sāk darīt to pašu. Vienā brīdī Melānija, Mitcha māte un viņa māsa visi ir iesprostoti viņa mājā, kad putni sāk mēģināt iekļūt iekšā. Bet galu galā šis kakofoniskais troksnis apstājas. Kad viņi iziet ārā, viņi ir šokēti, redzot tūkstošiem putnu guļam uz zemes un uzzina, ka šie uzbrukumi ir izplatījušies arī citos apgabalos. Cilvēki sāk aicināt militāros spēkus iejaukties, un grupa aizbrauc prom no satraucošās ainas, kamēr viņus joprojām bēro putni uz zāliena. Uzbrukumiem nekad netiek sniegts izskaidrojums, un skatītājiem pašiem jāizdomā savas teorijas. Kad filma tika izlaista, tā šķita kā izdomāts, bet biedējošs stāsts, kas nekad nenotiktu reālajā dzīvē. Taču nedaudzi zina, ka tā patiesībā balstīta uz reāliem notikumiem, kas notika Kalifornijā 1961. gada 18. augustā. Patruļu policists Eds Cunninghams tajā rītā aizvadīja mierīgu maiņu, taču ap 2:30 viss mainījās. Viņš bija šokēts, kad uz viņa patruļu mašīnas uzkrita tumšas krāsas putns, bet kļuva šausmās, kad arvien vairāk putnu sāka krist lejā ar tādu spēku, ka tie sasita mašīnas prožektoru. Viņš apsvēra domu izkāpt un paskatīties, kas notiek, taču putni krita zemē ar tādu spēku, ka viņš neuzdrošinājās riskēt tikt savainots. Montereja Līcī iedzīvotāji sāka sazināties ar policiju, lai ziņotu, ka tūkstošiem putnu gandrīz pilnībā aizsedz sauli un rada haosu. Tomēr tā bija kļūda, jo putnus piesaistīja gaismas, un tie sāka strauji mesties virsū iedzīvotājiem. Tie, kurus nebija pamodinājis troksnis, no rīta izgāja no mājas un ieraudzīja tūkstošiem putnu, kas klāja ielas un savus kaimiņus panikā. Izdzīvojušie putni knābāja garām gājēju kājas, un drīz vien nepatīkamā smaka kļuva neizturama. Tuvēja pludmalē tūkstošiem putnu tika atrasti guļam nekustīgi uz smiltīm, un kāds vīrietis bija pārliecināts, ka viņu uzbrūk tā sauktie putnu cilvēki. Citi sāka runāt par pasaules galu, un daži uzskatīja, ka viņi tiek pakļauti uzbrukumam ar kādu ķīmisko ieroci. Kad tika veikta analīze, tika noskaidrots, ka visi putni bija pilsētas jūras putni. Taču neviens nespēja izskaidrot, kas bija izraisījis viņa dīvaino uzvedību. Šie putni katru gadu pulcējās šajā apkaimē, taču parasti viņi palika atklātā jūrā, kas padarīja viņu uzvedību tajā rītā vēl jo nesaprotamāku. Brīvprātīgie savāca tik daudz izdzīvojušo putnu, cik spēja, un apgrieza tos jūrā, kur tiem bija vieta. Viņiem bija jāvalkā cimdi, lai pasargātu rokas, jo putni mēģināja viņus knābāt, taču tiem, kurus apgrieza ūdenī, bija labas izredzes izdzīvot, un daudzus no tiem vēlāk redzēja atkal paceļamies debesīs. Līdz pusdienlaikam tajā dienā lielākā daļa dzīvo putnu bija aizvākta un bija sākušies tīrīšanas darbi. Ziņas par šo dīvaino notikumu beidzot sasniedza Hitchcocku, kurš tajā laikā izstrādāja scenāriju filmai Putni, kas balstīta uz Dafnes de Moržē noveli. Viņš ieguva tā dienas avīzes eksemplāru un vēlāk apgalvoja, ka izmantojis to kā pētījuma materiālu filmai. Kas attiecas uz neizskaidrojamo notikumu, kas notika Kalifornijā, tam beidzot tika atrasts iemesls. Tika noskaidrots, ka reģiona planktons saturēja toksisku vielu, kas pēc tam tika pārnesta uz zivīm, kuras šo planktonu patērēja. Pēc tam putni apēda zivis, un rezultātā viņi kļuva dezorientēti un tūkstošiem krita lejā uz zemes. Numur 6. Vinčestera ir 2018. gada pārdabiska šausmu filma, kuru režisēja Maikls un Pēteris Špirigi, un tā koncentrējas uz Sāras Vinčesteras, Viljama Virta Vinčestera atraitnes dzīvi. Viljama tēvs, Olivers, bija Vinčestera šaujamieroču izgudrotājs, kas ir pazīstami visā pasaulē, tāpēc nav jābrīnās, ka ģimene bija ļoti turīga. Sāra arī piedzima turīgā ģimenē New Havenā, Connecticutā 1839. gadā, un atšķirībā no lielākās daļas tā laika sieviešu, viņa ieguva izcilu izglītību. Viņa ātri apguva 5 valodas un brīvi tajās runāja, kā arī ar pārliecību varēja diskutēt par dažādām tēmām, tostarp matemātiku un zinātni. Pateicoties savai inteliģencei un skaistumam, viņa ieguva iesauku New Havenas skaistule, un drīz vien viņu piesaistīja savas ģimenes kaimiņa Viljama Vinčestera uzmanību. Viņi iemīlējās un apprecējās, un pēc visām liecībām tā bija ļoti laimīgas attiecības. Viņam galu galā piedzima meita vārdā Enija, taču viņa piedzima ar neārstējamu veselības problēmu, kas nozīmēja, ka viņa nodzīvoja tikai dažas nedēļas. Šī traģēdija saprotami dziļi ietekmēja Sāru, un gadiem ejot, viņa kļuva arvien noslēgtāka.
Tikmēr Vinčesteru ģimene, kas iepriekš vadīja apģērba uzņēmumu, sāka pievērst uzmanību šaujamieročiem. Kad ieroči tika pilnveidoti, tie kļuva ārkārtīgi populāri. Un drīz vien Vinčesteri kļuva par vadošo vārdu savā nozarē. Viljama tēvs nomira 1880. gadā, un pāris bija satriekti. Lai situāciju padarītu vēl sliktāku, Viljamsam tika diagnosticēta tuberkuloze, un tikai gadu pēc tēva nāves viņš arī zaudēja dzīvību. Kamēr Sāra bija izmisusi, viņa mantoja pusi no ģimenes bagātības, kas bija apmēram $20 miljoni, kas tajā laikā bija milzīga summa. Nauda maz palīdzēja mazināt viņas skumjas, un viņa sāka apmeklēt mediju, kurš viņai teica, ka jābrauc uz rietumiem, lai sāktu jaunu dzīvi. Tas izklausījās pēc laba padoma, taču medijas arī izteica brīdinājumu. Viņa apgalvoja, ka, kad Sāra pārcelsies no savas pašreizējās mājas, visu cilvēku gari, kuri zaudēja dzīvību Vinčestera šaujamieroča dēļ, sekos viņai uz jauno māju, jo nauda, ar kuru māja tika nopirkta, bija aptraipīta. Taču bija veids, kā Sāra varēja saglabāt savu saprātu. Saskaņā ar mediju teikto, kamēr Sāra turpinās būvēt jaunajai mājai klāt istabas un piebūves, gari viņu atstās mierā. Bet ja viņa jebkad pārtrauktu to darīt, viņa drīz zaudētu dzīvību. Šajā laikā Sārai bija diagnosticēts artrīts, un viņa kopā ar savu ārstu nolēma, ka siltāks klimats rietumos viņai nāktu par labu. Viņa ņēma vērā šo padolu un iegādājās 40 akru lielu zemes gabalu, uz kura atradās 2-stāvu lauku māja. Nebija ilgi jāgaida, līdz ēka tika pilnībā pārvērsta. Sāra nolīga celtniekus, lai celtu piebūves, izbūvētu papildu istabas un dažkārt pievienotu kāpnes, kas patiesībā nekur neveda. Viņa uzskatīja, ka tas ir vienīgais veids, kā atturēt garus no vardarbības, un laika gaitā tika pievienotas apmēram 160 dažādas istabas. Pat pēc viņas nāves daži cilvēki apgalvoja, ka Sāras māja šķiet pati maināmies un pārvēršamies, un ka šajā savrupmājas labirintā var viegli apmaldīties, jo tā bija kļuvusi vairāk līdzīga ciematam nekā mājām. Ir izteikts pieņēmums, ka viņa būvēja istabas tādā veidā, lai sajauktu garus, kas viņu vajāja, taču tas ir tikai minējums. Sāra nomira 1922. gadā, un šodien Vinčesteres māja joprojām ir tikpat noslēpumaina kā agrāk, jo daudzi cilvēki, apmeklējot šo īpašumu, ir piedzīvojuši neizskaidrojamas parādības. PC. Lai kļūtu par sprādzienbīstamu priekšmetu neutralizācijas komandas locekli, ir nepieciešams noteikta tipa cilvēks, un tieši šāda komanda ir filmas Sāpju slēdzes galvenajā uzmanības centrā. Tā ir ārkārtīgi bīstama profesija, kas prasa lielu koncentrēšanos un tehnisko izpratni. Filma, kuru režisēja Katrīna Bigelova, tika labi uzņemta pēc tās iznākšanas 2006. gadā un guva panākumus kinoteātros. Tā ieguva 6 Amerikas Kino akadēmijas balvas, no kurām viena bija par labāko filmu. Tajā ir intensīvas ainas, kurās redzams, kā komanda mēģina neutralizēt sprādzienierīces Irākas kara laikā, un ir skaidri redzams, kādu slodzi šis darbs atstāja uz komandu. Daudzi cilvēki uzskata, ka tas ir precīzs attēlojums misijām, kuras šādas komandas veids kara laikā, taču drīz vien kara veterāni sāka paust savu neapmierinātību ar šo filmu. Pirmais kritikas punkts bija par to, kā Bigelova attēloja apstākļus kara laikā. Vismaz vienā ainā viens no sprākstvielu neutralizācijas komandas locekļiem redzams, kā viņš ar stiepļu grieznēm neutralizē šādu ierīci, kā tas bieži tiek attēlots filmās, taču tas nav precīzi. Reālā situācijā komanda nekad neriskētu ar kāda sava locekļa dzīvību un tiek izmantoti roboti, lai vai nu uzspridzinātu vai neutralizētu attiecīgo ierīci. Viens veterāns šo ainu raksturoja kā līdzīgu situācijai, kad ugunsdzēsējs ieiet degošā ēkā ar izsmidzināmo pudeli. Tad ir štāba seržanta Džeimsa tēls. Viņš nepārtraukti apdraud savu un savas komandas dzīvību ar savu pārsteidzīgo un neparedzamo uzvedību un pat tiek redzēts strādājam bez jebkāda aizsarga prīkojuma. Reālas misijas laikā jebkurš pieņemtais lēmums ir jāapstiprina vairākiem komandas locekļiem, tādējādi nodrošinot, ka tiek ievēroti pareizie protokoli un tiek radīti pēc iespējas drošākie apstākļi ārkārtīgi bīstamā vidē. Bija arī bāžas par filmā attēloto neprofesionalitāti. Vienā gadījumā Džims pamet bāzi un dodas uz tuvāko ciematu, lai fiziski uzbruktu vietējiem iedzīvotājiem, tā viņiem atriebjoties. Veterāni norāda, ka tas bija ļoti nepieņemami, jo jebkurš karavīrs, kurš tā rīkotos, tiktu atvaļināts no armijas par civiliedzīvotāju uzbrukšanu un ievainošanu kara zonā. Viņi arī uzskatīja, ka tas uztur stereotipu, ka visi Amerikas pilsoņi ir ieroču īpašnieki un cenšas tos izmantot pēc iespējas biežāk, kas neatbilst patiesībai. Nepagāja ilgs laiks, līdz filma izraisīja tiesvedību, kad kāds vīrietis, virsseržants Džefrijs Sārvers, sāka apgalvot, ka filma balstīta uz daļu viņa dzīves.
Tā kā filma balstīta uz patiesiem notikumiem, viņš uzskatīja, ka viņam pienākas kompensācija, taču viņam bija arī citas sūdzības. Viņš piebilda, ka viņa tēls filmā ticis sagrozīts un ka viņš ticis apmelots. Taču filmas producenti apgalvoja, ka tā pat tiešām balstīta uz reāliem notikumiem, taču viņi iedvesmojās no vairāku dažādu cilvēku pieredzes, ne tikai Sarvera piedzīvotā. Sarvers iesniedza prasību tiesā, taču galu galā zaudēja. Gadus pēc tam Irākas kara veterāni turpināja kritizēt Sapieri, jo viņi uzskata, ka tas skatītājiem rada nepareizu priekšstatu par to, kā ir strādāt tik bīstamos un saspringtos apstākļos kara laikā. 4. vietā. Vēl viena filma, kas izpelnījusies vēsturnieku kritiku, ir slavenā Drošsirdis, kas 1996. gadā iekaroja pasauli. To režisēja tās galvenās lomas atveidotājs Mels Gibsons, un lai gan filma saņēmusi daudz kritikas, tā joprojām ir daudzu kinocienītāju iecienīta. Filma stāsta par Viljamu Volasu, 13. gadsimta skotu karotāju, kurš cenšas apturēt karaļa Edvarda I vēlmi iekarot Skotiju. Filmas sākumā Volas slepeni apprecas ar Moragu, sievieti no savas ciema, taču drīz notiek traģēdija. Karaļa vīri iebrūk ciemā un atņem Moragai dzīvību, kas Volasu noved dusmu lēkmē. Viņš nolemj sākt sacelšanos pret kroni, un lielāko daļu filmas viņš redzams atriebjoties ikvienam, kas stājas viņam ceļā. Viņš uzvar vairākās kaujās kopā ar saviem vīriem, tostarp Sterlings tilta kaujā, taču galu galā viņa nodod Skotijas lojālisti, un viņš tiek nodots Angļiem. Viņi sodā ar nāvi, un no tā brīža viņš kļūst par Skotijas neatkarības mocekli. Nav šaubu, ka tā ir vardarbīga, sirdi plosoša un emocionāla filma, taču daudz vēsturnieki ir izteikušies pret to, jo tajā ir daudz vēsturisku neprecizitāšu, kuras viņi nevarēja ignorēt. Vienā no smieklīgākajiem skatījumiem uz šīm kļūdām autors Johns O'Farrells rakstīja: filma nevarētu būt vēl neprecīzāka, ja aktieru sastāvam pievienotu plastilīna suni un filmu pārdēvētu par Viljams Wallace un Gromits. Pirmā no šīm neprecizitātām parādās jau pašā filmas pirmajā ainā. Tajā redzams, kā karalis piesauc likumu, kas ļauj dišciltīgajiem būt tuvībā ar zemāku kārtu sievietēm viņu kāzu naktī. Daudzi vēsturnieki uzskata, ka šāds likums patiesībā nekad nav pastāvējis, jo nav atrasts neviens rakstisks pieraksts par to, un neviens nekad nav apgalvojis, ka tas būtu bijis īsts likums vai spējis pierādīt tā eksistenci. Sterlings tilta kauja ir slavēta daudzu, tostarp dažu vēsturnieku vidū, kā labākais viduslaiku kaujas attēlojums, kāds jebkad redzēts filmā. Bet pat šai ainai nebija bez problēmām. Pirmkārt, tajā nav redzams pats tilts, par kuru ir runa, un tajā trūkst vienas ļoti svarīgas personas, kas bija iesaistīta kaujā – sacelšanās vadītāja Andrew de Morē. Patiesās kaujas laikā Morē tika ievainots, sakaujot angļus, un vēlāk viņš mira no gūtajiem ievainojumiem. Un vēsturniekiem šķiet dīvaini, ka viņš šajā ainā tika izlaists, jo viņam bija milzīga loma šajā uzvarā, taču šī goda vieta tika piešķirta Wallaceam. Tad ir jautājums par filmas nosaukumu – Drosmīgā sirds. Vēsturiski frāze drosmīgā sirds tika lietota, lai raksturotu Robertu de Brūsu, kurš vadīja Skotijas karavīrus uzvarā par Angliju Skotijas pirmā neatkarības kara laikā. Filmā Volasa tēvu sauc par Malcolmu, lai gan viņa īstais vārds bija Alans. Viņš zaudē dzīvību, kamēr Volas vēl ir jauns zēns, un neviens no šiem faktiem nav pareizs. Nav zināms, kāpēc Gibsons nolēma mainīt viņa vārdu, un ir skaidrs, ka Volasa tēvs sacelšanās laikā vēl būtu bijis dzīvs. Viens no veidiem, kā panākt, lai skatītāji ieistos Volasa tēlā, ir attēlot viņu kā nabadzīgu Augstkalnes zemnieku. Taču patiesībā viņš nāca no turīgas ģimenes, kurai nekad nebija grūtību izdzīvot. Turklāt Volas un Izabela no Francijas nekad dzīvē nesatikās. Tā laika karotāji nevalkāja sejas krāsojumu un kaujā nevilka tartāna kiltus. Viņi būtu izmantojuši zobenu un vairogu, nevis divroku zobenu, kādu filmā lietoja Wallace. Un karalis nomira 2 gadus pēc Volasa, un viņš nebija uz nāves gultas, kad Volasu sodīja ar nāvi. 3. punkts. Cirka izrādes vairs nav tik populāras kā pirms dažiem gadu desmitiem. Daudzi cilvēki uzskata, ka ceļojošie uzņēmumi slikti izturas pret dzīvniekiem un ka piedāvātā izklaide mūsdienās vairs nav vērtīga. Taču nevar noliegt, ka agrāk cirka izrādes bija ārkārtīgi populāras. Ģimenes pulcējās lielajos teltīs, lai baudītu vieglu izklaidi un elpu aizraujošus trikus, par kuriem viņi runāja vēl nedēļām ilgi pēc tam. Viens no slavenākajiem cirka īpašniekiem bija P.T. Barnums, kurš 1881. gadā kopā ar Jamesu A. Bailey dibināja Barnumu un Bailey cirku. P.T. Barnums jau kopš 1870. gadiem bija apceļojis ar savu cirku lielākais šovs uz zemes.
Taču kādā brīdī viņš un Baileys, viņa lielākais konkurents, nolēma apvienot savus divus uzņēmumus. Šis ir 2017. gada mūzikla filmas lielākais šovmenis sižets, kuru režisējis Maikls Greisijs. Tajā ir zvaigžņots aktieru sastāvs, kurā piedalās Hugh Jackmans, Zaks Efrons un Mišela Viljamsa. Taču pat šo atpazīstamo vārdu iekļaušana nepasargāja filmu no lielas kritikas. Barnuma stāsts filmā ir no nabadzības līdz bagātībai. Viņš nolēma izveidot cirku, lai nodrošinātu sev un savai ģimenei labāku dzīvi. Un, būsim godīgi, muzikālā iestudējuma dziesmas kopā ar izcilajām aktieru spēlēm ļoti patika skatītājiem. Vēl tikai minēt, vai skatītāji būtu reaģējuši tāpat, ja viņi būtu zinājuši, kāds cilvēks patiesībā bija Barnums, un vai viņi būtu vispār gribējuši to atbalstīt. Kritizētāji apgalvo, ka Barnuma tēls tika pārspīlēti idealizēts, lai atbilstu filmas stāstam, un ka patiesībā viņš bija pavisam citāds cilvēks. Viena no Barnuma iecienītākajām frāzēm dzīvē bija: "Muļķis piedzimst katru minūti", kas jau agrīni parāda, kāds cilvēks viņš bija. Sākumā viņam ir grūti pārliecināt sabiedrību, ka viņa cirks, kurā ir visādas dīvainas atrakcijas, piemēram, bārdaina sieviete, ir vērts apskatīt. Bet galu galā viņš sāk labi pelnīt un uzsāk romānu ar dziedātāju Dženiju Lindu. Viņš un Dženija atstāja izpildītājus aiz muguras, kamēr viņi bauda slavas un greznības dzīvi, kas ir vēsturiski precīzi. Bet, cik grūti tam arī nebūtu noticēt, šie notikumi tika mīkstināti filmas dēļ. Tajā parādīts, kā viņa slava ar laiku mazinās un cirks sāk ciest neveiksmes. Kad Barnumam vairs nav citu iespēju, viņš atgriežas cirkā par prieku saviem darbiniekiem un atrakciju dalībniekiem un turpina ceļot pa valsti tikpat laimīgs kā iepriekš. Daudzi cilvēki atzina, ka pameta kinozāli asarās, jo ticēja, ka notikumi ir patiesi, taču tā nebija. Patiesībā Barnums bija krāpnieks un blēdis, kurš atteicās nodrošināt savus darbiniekus ar ēdienu, kad tas atbilda viņa noskaņojumam. Viņš bieži uzbruka saviem darbiniekiem un ļoti maz rūpējās par dzīvniekiem, kas kopā ar viņu ceļoja cirka sastāvā. Viņa vienīgais mērķis bija pēc iespējas ātrāk nopelnīt pēc iespējas vairāk naudas, un ik viens, kurš stājās viņam ceļā, to drīz vien nožēloja. Fakts ir tāds, ka viņš pieņēma darbā un dažkārt pat iegādājās cilvēkus ar fiziskiem traucējumiem, pēc tam izrādot viņus publikai, lai tā varētu brīnīties. Kad viņi nomira, viņa ķermeņi bieži vien joprojām tika izstādīti, un cilvēki varēja maksāt, lai apskatītu šo makabro skatu. Otrajā vietā. 2014. gada filma Imitācijas spēle, kurā Alanu Turingu atveido Benedikts Cumberbatchs, seko slavenā matemātika dzīvei un viņa centieniem atšifrēt vācu enigma kodu Bletchley's parkā Anglijā Otrā pasaules kara laikā. Filma sākas pēc kara, 1951. gadā, kad Turings ziņo par ielaušanos savā mājā. Kad policija veic izmeklēšanu, viņi atrod to, ko uzskata par rupjas neķītrības pierādījumiem, un Turings tiek arestēts. Pēc tam skatītāji tiek aizvesti atpakaļ uz 1939. gadu un Bletchley's parku, kur Turings ir pievienojies šifru lauzēju komandai. Viņiem ir uzdots atšifrēt slaveno enigma kodu, ko rada enigma mašīna, kuru uzskatīja par neuzlaužamu. Turings, kam neveicas, iesaka, ka tikai cita mašīna spētu atšifrēt šo kodu. Un tā viņš sāk būvēt datoru, kuru viņš mīļi nosauc par Kristofers, par godu vienam no saviem bērnības draugiem. Galu galā kods tiek atšifrēts, taču komandai tad rodas morāla dilemma. Viņiem jāizlemj, kurus uzbrukumus novērst, lai vācu militāristi neuzzinātu, ka kods ir atšifrēts. Filmas beigās Turings tiek notiesāts par izvirzītajām apsūdzībām, un notikumu rezultātā viņa dzīve iegrimst ciešanās, kas noved pie viņa nāves. Visa videofilmas gaitā skatītāji tiek aizvesti atpakaļ viņa bērnībā, vienlaikus tiek stāstīts par viņa darbu Bletchley's parkā un viņa vēlāko notiesāšanu. Taču atkal daži vēsturnieki ir nosodījuši šo filmu, jo tēls, kas attēlots filmā Imitācijas spēle, ļoti atšķiras no tā, kāds patiesībā bija Turings. Filmā viņš lielāko daļu bērnības pavada kā vientuļnieks ar tikai vienu draugu, jau pieminēto Kristoferu Morganu. Turings tiek attēlots kā neveikls un vientuļš, un kad Kristofers neatgriežas no brīvdienām, Turings uzzina, ka viņš ir miris pēc tam, kad saslim ar lielopu tuberkulozi. Šie fakti par Kristoferu ir patiesi, un šī traģēdija patiešām ietekmēja Turinga dzīvi, taču viņam bija pateikts, ka draugs ir slims un visticamāk neizdzīvos. Viņa ģimene arī norādīja, ka, lai gan Turings bērnībā patiešām bija nedaudz neveikls, viņš nekad nebija tik vientuļš un noslēgts, kā filma liek mums domāt. Tad ir arī romantiskās attiecības starp Turingu un Joannu Klārku, kas vēl vairāk kaitināja vēsturniekus. Filmā viņa kļūst par viņa emociju centru, un skatītāji tiek maldināti domāt, ka viņš iemīlas viņā. Taču patiesībā viņš Klārkai pateica, ka viņu interesē vīrieši, un viņi to pieņēma bez jebkādām problēmām.
kas attiecas uz šifru atšifrēšanas iekārtu. Sākotnēji to sauca par bumbu, bet pēdējo versiju iesauca par uzvaru. Mašīnu, ko reālajā dzīvē izveidoja Tjurings, sauca par universālo Tjuringa mašīnu, un neviena no tām nekad netika saukta par Kristoferu. Papildu neprecizitātes ietver padomju spiegu Džonu Cairncrossu, kurš tika attēlots kā strādājošs Tjuringa komandā, lai gan patiesībā viņš strādāja citā grupā. Ir daudz ticamāk, ka abi vīrieši nekad pat nav tikušies, un Tjurings nekad nav slēpis faktu, ka Cairncross izpauž informāciju. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, daudzi vēsturnieki uzskata, ka filmai nekad nevajadzēja tikt izlaistai, jo tā sniedz nepatiesu Tjuringa dzīves interpretāciju un attēlo viņu negatīvā gaismā. Pirmajā vietā. Kad filma Brīnišķīgais prāts pirmo reizi tika izlaista 2001. gada decembrī, tā iekaroja pasauli. Tās režisors Rons Howards tika slavēts par to, kā viņš attēloja matemātiķa Džona Neša dzīves stāstu un grūtības, ar kurām viņš saskārās pēc šizofrēnijas diagnozes saņemšanas. Īstais Nešs, kuru filmā atveido Russells Krauss, bija dzimis Bluefieldā, Rietumvirģīnijā. Kad kļuva skaidrs, ka viņam ir izcilas matemātiskās spējas, viņa vecāki sarūpēja viņam iespēju apmeklēt padziļinātas nodarbības šajā priekšmetā. Pēc vidusskolas absolvēšanas viņš iestājās Carnegie Tehnoloģiju institūtā, kur studēja ķīmijas inženieriju. Pēc tam viņš sāka koncentrēties uz ķīmiju, taču pēc tam, kad viens no viņa pasniedzējiem, Džons Laitons, viņu iedrošināja to darīt, viņš nomainīja savu specialitāti uz matemātiku. Viņš beigās ieguva bakalaura un maģistra grādu matemātikā, pēc kā sāka studēt Princetonas universitātē, kur turpināja apgūt zinātni un matemātiku. Šajā laikā viņš jau tika uzskatīts par ģēniju, un viņš sāka strādāt pie Neša līdzsvara teorijas, kas ir daļa no spēļu teorijas. 1959. gadā, kad viņam bija 30 gadi, Nešs sāka pamanīt izmaiņas savā uzvedībā, ko viņš vēlāk raksturoja kā paranoju. Viņš sāka ticēt, ka jebkurš vīrietis, kurš bija redzēts ar sarkanu kaklasaiti, ir daļa no kriptokomunistu partijas un ka viņi sazvērējas pret viņu. Pēc tam viņš sāka rakstīt vairākām vēstniecībām Vašingtonā, lai informētu tās, ka viņš dibina savu valdību un pasludināja sevi par Antarktīdas imperatoru, jo viņš ticēja, ka mantos šo titulu. Viņš sāka attālināties no sabiedrības, piedzīvoja halucinācijas un maldīgas domas, un pēc konsultācijas ar ārstu viņam tika diagnosticēta šizofrēnija. Nākamos 9 gadus viņš pavadīja periodiski uzturoties psihiskās veselības iestādēs, taču viņa stāvoklis sāka uzlaboties tikai pēc 1970. gada, kad viņš atteicās lietot medikamentus. Neša līdzsvars izmainīja ekonomiku un matemātiku, un viņš saņēma atzinību par savu darbu 1978. gadā, kad viņam tika piešķirta Džona fon Neimana teorijas balva. 1999. gadā viņš tika apbalvots ar Leroya Pease stīla balvu par ieguldījumu matemātikā. Viņš ieguva arī Nobela piemiņas balvu ekonomikas zinātnēs, taču vēlāk atzina, ka būtu devis daudz lielāku ieguldījumu, ja nebūtu bijušas viņa psihiskās problēmas. Un tieši šeit, pēc kritiķu domām, filma pievīja. Pirmkārt, Džons Nešs nekad nav redzējis iedomātus cilvēkus, kā tas ir attēlots filmā. Šī nav tipiska šizofrēnijas pazīme, un kļūda tiek piedāvāta Rona Howarda nepareizajiem priekšstatiem par šo slimību. Vienā ainā, kas norisinās 1994. gadā, Džona Neša tēls saka, ka viņš ir izlēmis lietot jaunākas pieejamās zāles. Taču, kā jau iepriekš tika minēts, pēc 1970. gada viņš vairs nelietoja nekādas zāles šizofrēnijas ārstēšanai. Viņš arī nekad neuzstājās ar runu Nobela prēmijas pasniegšanas ceremonijā. Patiesībā viņš pieklājīgi pieņēma balvu, paklanījās auditorijai un vienkārši aizgāja no skatuves, nepasakot ne vārda. Visbeidzot, Nešs un viņa sieva Alīsija izšķīrās 1963. gadā, un viņam bija dēls ar citu sievieti. Arī viņa dēlam drīz tika diagnosticēta šizofrēnija, un viņam bija jāsaņem pastāvīga ārstēšana, tāpat kā viņa tēvam. Liels paldies jums visiem par skatīšanos! Ja jums patika šis video, noteikti nospiediet patīk pogu. Tāpat neaizmirstiet abonēt un nospiest zvaniņu, lai vienmēr būtu informēti par visiem mūsu turpmākajiem video. Bet mans vārds ir Top 5 Unknowns, un es tiksimies ar jums nākamajā video.